sēž klienti mašīnā, pretenziju viņam nav. Вот тут приехал должникам. Вот такие. O, labvakar. Mums sazvanījāt? Nē. Es uzrakstīju viņai īziņai, bet viņa tikai vakar bija draugos. To es viņu nevaru saredzēt. Ko nevar? To es tur atrast, tenos draugos. Nu, pārklājīt. Nu, Ir vēl. nu, Ir vēl. Mamma. kur viņi dzīvo? Arī ārzemēs Somijā. Mēs jau jums tās vēstules varam atdot. Man jau viņas nevajag. A, kas tur ir par kuru vēstuli? A, kas viņai tur lielas nepatikšanas? Parāds jau viņa mašīnu līzingā paņēma. Tajā mogo? Nē, KB līzings. Bet Es viņai šodien uzrakstīju, iegāju draugos, bet viņa bija tikai vakar. Draugos redzētā 10. Viņa bērni tur tā kā tumši tādi. Jā, gariem tumšiem matiem, un Tā viņai ir viņa, ja? un bērns viņai klēpī. Jā, Viņai tā. ir tik nesen meitiņa piedzimusi. Bet mēs viņai rakstījām par tām vēstulēm, viņa uzrakstīja vienkārši mums Jā. liekat mieru. Nē, pasaka viņai tā. Pasaka, ka tu Es esi jau esmu uzfilmēta, numuru- jā. es jau esmu numuru Jā, un pasaka, ka nosūtīju. tu esi uzfilmēta un ka tagad speciāli apmācīti cilvēki ar viņu Jā. nodarbojās. Jā. Ka viņa atradīs jebkur. Labi, jā. Es Es viņu tiešām ieliksim. uzrakstīju, kā jūs Jā. teicāt. Man Es visu- gribēju pajautāt, kāds tev numurs ir. Es varu nosaukt. Jā, nosauc. Numuriņš. Nu. Rokas trīc. Lūdzu, atvainojiet. Nav nevainas. A, mums kāda nepatikšana būs, ka viņas vēstules nāk uz mūsu mājām? Būs vēlāk. Viss būs jums arī. Uz šī, kas dzīvo šitā adresā. Nosauc to numuriņu. Вот тут один должник в тюрьме, вецумники. Вот. Вот так она тут и не хочет платить. Посмотрите, какая тут тюрьма, как тут все прекрасно. Зэки гуляют там где-то. Ни забора, ничего, одни камеры. Тут, друзья, встречаемся с должничком. Kā tev sauc? Ko? Kas tev vārds? Ko? Mārtiņš? Tu esi Mārtiņš? Es taču runāju tevi. Tu tas meistars esi. Kāpēc tu klusē? Tu esi naudu parādā Kasparam. Ko? Kas tu slims esi? Kur Kasprīt ir tā. Adrese. Un nav te nihuja. 117, te kaut kāds džips, bļet, stāv, nahuj. Mašīnas nav. Privātais sektors. Te varētu būt šitas. Otrā galā varētu būt tā mašīna garāžā. Bet tā ir māja 17 dzīvoklis. Viens te viss vienās kamerās. Un tur varbūt garāžā tā mašīna. Un šeit galā. Un tāds tas dzīves stāsts. Reka. Suņi. Rekur. Džips kaut kāds. Stāv. Изъявится река. Чего ищешь? Это хозяйка. А policija arī izstāstīja šito? Es neatcerējos to vārdu tajā laikā. Tāpēc, ka uzreiz mani paņēma, un es tā ar viņu nekontaktējos. Tad es viņam biju rakstījusi, lai kas ir ar mašīnu. Viņš man pateica, ka viņas vairs sen kā nav. Jā. Es viņam paprasīju, kuri papīri, kuri viss. Viņš pateica, ka viņam ir palikušas tikai numurazīmes un dokumenti. Nu, tur tehniskā. Da telefons nav? Nav man viņa numura. Un te jau viņi ir šrotā, viņi nodevušie palika. Visdrīzākais. Vai metālos? Visdrīzākais. Kas tā bija pa mašīnu? Volkswagen Polo. No. Sarkanā krāsā. Nav. Tad tolmetā viņi ir, ja? Visdrīzākais, jo es Aigaram neliku mieru, kamēr es biju Vācijā.
Nē, es arī tam Aleksandram neliku mieru. Pat Aleksandras sievai rakstīju Odnaklasņikos. Ir viņam sieva, ja? Nu, civilsieva. Aha. Es neliku mieru, es viņai prasu, kas, ko un kā. Ja viņš nevar man konkrēti pateikt, kas ir ar to mašīnu, tad lai viņa pasaka. Beigās Aleksandrs mani vispār nobluķēja. Kas tas Aigars tev sutinieris ir? Kādā ziņā Nu, sūtījums? tipa Vācijās vai tev tirgojas tur? Nē. Seks pakalpojums tev esot taisījis. Ko? Nē? Nē. Un man viņš saka, ko tā mauku tur dzen? Aizmirsus esot kā nēģeriem Vācijā sūkājuši. Viņš ir debils galīgi. Es parādīšu. Es vienkārši esmu šokā. Es jau domāju, kur tāda skaista meitene pa mauku strādās Vācijā. Nu, jā. Bet te, kas tas taču normāli, ko tur pasaks, jo seksi modē tagad par to. Vācijā tas tim boļi atļauts, te tā sūdīgāk ir jau visu to. Nu jā, šausmu lietas, ko ķēra, Simona. Tā. Nepareizajiem idiotiem. Pārējais, ko tad tu pēdējais, vāciski runā, sprechen Deutsch? Warum? 2 gadi tikai nomācījos, nodzīvoju. Nu, varam tā, kāda problēma? Tik, cik vajadzēja darbā, tik tos pāris vārdus zināju. Kur strādāja? Erfurtē, tur Par ko? Gaļas cehā, ja? Un uz puķiem pēc tam. No Holandas? Nu, tur no visurienes nāca. Nu, skaidrs, Simona.